Tagad mēs runājam tikai par uzklāšanas tehniku, jā, par to, kā mēs uzklājam krāsu, bet arī ir momenti, kad mēs uzklājām sākumā aizmugurē un pēc tam tikai priekšu, bet arī ir momenti, tad, kad mēs uzklājam sākumā priekšu un pēc tam aizmugurē. Kā jūs domājat, kad? Kad, piemēram, mums ir sirmie mati, klientam vajag nokrāsot sirmus matus, tad mēs nokrāsojam sākumā priekšējo zonu, kur sirmie mati vairāk, pēc tam aizmugurējo. Kāpēc? Tāpēc, ka sirmiem matiem vajag papildus 10-15 minūtes. Un tad, kad jūs krāsojat priekšu, nokrāsosiet priekšu, pēc tam nokrāsosiet aizmugurējo, tā priekšā zona jūs paņem savus 15 papildus minūtes. Tāpat arī blondīnēm. Blondīnām, kur ir svarīgi foršais tonis? Priekšā. Tāpat arī blondiem matiem mēs nokrāsojam sākumā priekšējo zonu, pēc tam aizmugurējo zonu.